Esiet sveicināti kārtējā pranajāmas video laidienā, un šis jau pēc kārtas mums būs 7. laidiens. Iemācīsimies jaunu, mazliet neparastu pranajāmas tehniku. Ja? Šī nav pārāk izplatīta, mazāk zināma. Mēs arī šo praksi retāk praktizējam mūsu nodarbībās. Tomēr praksa ir vērtīga, praksa ir neparasta, praksa ir iedarbīga. Ja? Tad šī ir mūrča pranajāma. Murča nozīmē reibonis, jeb aprēpt. Ja? Nu, tad mēs ar šīs prakses palīdzību mēģināsim nedaudz aprēpt no elpas, ja, lai mēs ietu tādā vieglā, varētu teikt, meditatīvā, ja varētu teikt, transa stāvoklī. Ja? Šī praksa mums to palīdzēs izdarīt, un tad jau meditācija padosies ļoti viegli. Ja? Tehnika būs sadalīta 3 daļās, un tehniku mēs apgūsim vienlaicīgi praktizējot. Jā, tā kā šī būs gan apmācība, gan arī meditācijas sesija, pranajāmas sesija vienā piegājienā. Un pirms mēs sāksim, lai es jūs pārliecinātu, atkal nepārskriet pie cita video. Ja jums interesē, tiešām interesē darbs ar sevi, ja darbs ar stresu, ar nemieru, ar trauksmi, ar neirozēm, ja, nervu slimībām, tad šī prakse ir diezgan labs līdzeklis, kā strādāt ar šīm lietām, kā mazināt šīs lietas, ja, kā ja, iztīrīt prātu no stresa un nemiera. Ja, tad tā ir viena lieta. Ja, šī prakse mums arī palīdz kļūt meditatīviem, ja, tuvoties meditācijai, nonākt meditatīvā stāvoklī. Un cilvēkiem, kas ir jau daudz maz nopietni ar jogu stūri, ja, šī tehnika palīdz mums aktivizēt aģņa čakru, ja 3. aci, un arī bindu čakru pakausī. Ja jums ir interese, gribat izmēģināt, noteikti gribat, nu, tad arī jūs zināt, kas jādara. Jums jāapsēžās tādā jogas pozā, un, kā jau teicu, mācīsimies un meditēsim vienlaicīgi šodien. Tātad jogas poza, kādā jūs varat, ideālā gadījumā ar sakrustotām kājām. Jā, veltam uzmanību ķermenim, to atslābinam, iztaisnojam muguru, iztaisnojam galvu un kaklu. Jā, varam pievērt acis, ciet varam nepievērt. Šoreiz nepievērsim. Jā, šī būs mazliet atšķirīga pranajām. Šeit mēs praktizēsim daļēji ar acīm vaļā. Jā, kamēr jūs noskaņojaties, tad pirmais piegājiens, ko mēs darīsim, mēs apgūsim praksi 3 daļās. Jā, pirmajā daļā mēs iemācīsimies, mēs praktizēsim izelpu sinhroni ar acu aizvēršanu. Ja? Ļoti vienkārši. Ielpa un uz izelpu lēnām acis ciet. Lēnām, nevis uzreiz, bet lēnām. Lēnām ļaujam plakstiņiem aizslīdēt, aizvērties. Tad uz ielpu atkal acis atveram. Dziļa ielpa un uz izelpu atkal lēnām vēram acis ciet. Ja izelpai noslēdzoties, acis ir un paliek ciet. Tad uz ielpu atkal varam vaļā. Ja, mēs it kā esam ar acīm vaļā, bet mēs nemēģinām skatīties, kaut ko saprast. Mēs it kā skatienu vēršam uz iekšu pat, ja acis ir vaļā. Es ceru, ka pieredzējušāk praktizētājs saprot, par ko es runāju. Jums nav obligāti jāskatās, jāieraug kaut kas, vienkārši acis ir vaļā un uz izelpu gara, lēnām acis varās ciet. Un atkal vaļā. Pamēģiniet kādu mirkli sinhronizēt izelpu ar acu pievēršanu. Tas ir pirmais punkts. Ja, lēnām acis aizvarās kopā ar izelpu. Izelpai noslēdzoties, acis turam ciet. Kādus pāris mirkļus turam, esam ar acīm ciet, tad atkal ieelpojam un varam acis vaļā. Ja, mēģiniet dziļas elpas, jogas elpas taisīt, ja dziļo ieelpu. Un izelpu acis varam ciet. Ja, lēnām jau kaut kas sāk notikt.
Ja, šo praksi var apgūt dažādi oriģināli. Ja, šo praksi praktizē ar Ujjayi elpu. Ja jūs protat Ujjayi elpu, tad varat pāriet uz Ujjayi kakla elpošanu. Ja ne, tad vienkārši elpojam dziļi. Un vēl pāris reizes. Ja, svarīgi ir nosinhronizēt acu kustību ar izelpu. Ja jūs praktizējat Ujjayi, tad arī Kečari mudra tiek pievienota. Ja, un pēdējais piegājiens. Jā, šī ir pirmā daļa. Jā, šī vēl ir tikai daļa no tehnikas, ko mēs apgūstam. Šī vēl nav mūrča pranajām. Tagad mums jāapgūst būs vēl viens piegājiens, un šoreiz tā būs galva, kas arī šajā praksē kustās. Uz ieelpu galva ies uz augšu nedaudz, apmēram 30 grādu leņķis būs starp kāklu un zodu. Tas nebūs 30, tas būs 120. Jā, tad ieelpa lēnām ceļam galvu uz augšu. Un uz izelpu galva iet uz leju. Iztaisnām galvu. Atkal ielpa, lēnām ceļam uz augšu. Nedaudz, bet tā, lai deguns un zods ir pacelts. Skatāmies kaut kur uz griestu un sienas robežu. Un izelpa. Atpakaļ galva iet uz leju. Jā, šeit arī svarīgi sinhronizēt. Ielpa galva iet uz augšu. Ja pārāk augstu nevajag celt tā, ka tā bez maz vai aizkrīt. Ja? Tas būtu pa augstu, apmēram 30-45 grādu leņķis. Un uz izelpu galva iet atpakaļ. Izelpai noslēdzoties, galva atkal ir taisna. Ja? Un vēl pāris reizes. Ja? Pieredzējuši praktizētāji pievieno arī acu kustību, un mēs arī pievienosim. Ja? Tas būs jau tālāk. Trešā daļa. Ielpa galva iet uz augšu un acis ceļās ar uz augšu. It kā jūs skatītos uz pieri. Pieredzējuši dalībnieki praktizē, skatās Šamhavī mudrā, tur acis punktās ar pozīcijām. Pārējie, kas nav tik pieredzējuši, vienkārši skatās uz augšu, uz pieri. Un uz izelpu acis veram cieta un galvu laižam uz leju. Ja, šeit jau ir pilna tehnika. Ielpa acis vaļā, galva un acis ceļās uz augšu. Un uz izelpu vēl iet uz leju un acis verās ciet. Noslēdzam, mazliet palpojam ar acīm ciet, pavērojam sajūtu. Jā, vērojiet sajūtu, jā. Jums ir kāds diskomforts, tad labāk praksi pārtraukt. Jā, ja galva sarēbst, tad principā ir tas, uz ko mēs ejam, bet ja galva jau ir sarēbusi, tad jums praksi ir jāpārtrauc. Tad jūs jau esat sasnieguši rezultātu, tad varat ar acīm ciet turpināt meditēt. Ja, un vēl taisīsim kāds pāris piegājienus. Acis vaļā, galva taisna, ielpa, ceļam galvu uz augšu un skatāmies uz augšu. Ja. Ideālā gadījumā Šamhavī mudrā, punktā starp pozīcijām, un ideālā gadījumā arī aizturam elpu kādu brīdi. Un tad uz izelpu galvu uz leju un acis ciet. Kāds 3-4 ielpas paliekam ar acīm ciet un vērojam sajūtu. Ja, lēnām kaut kas galvā mainīsies, ja šeit mēs ietekmējam smadzenes galvu. Tas viss rada tādu vieglu reiboņu sajūtu. Ja? Nu, pamēģinām vēl paturpināt. Ja esat pieredzējuši praktizētāji, varat arī aizturēt elpu. Aizturēt elpu 5-10 sekundes un raudzīties punktā starp pozīcijām. Ja tas ir grūti, tad vienkārši uzreiz izelpojam. Ja? Svarīgi saglabāt komfortu, neiziet no komforta zonas, ja? Lai nerodās liekas stress, ja? Tad prāts būs nemierīgs, ja jūs darīsiet kaut ko ārpus savu iespēju robežas. Ja? Tad
mēs būsim radījuši pretēju efektu. Mūsu efekts, uz ko mēs ejam, ir mierīgs prāts un turpinām. Un pēc katras izelpas paliekam ar acīm ciet, ne pāris ieelpas, izelpas. Jā, pavērojam, kaut kas mūsos mainās. Jā, kaut kāds iekšējs dziļums parādās, vieglums. Ja tas, kas notiek, jūs introvērtējat savu apziņu un uzmanību. Apziņa, uzmanība virzās uz iekšu. Ja, tas ir pamat nosacījums, lai meditācija sanāktu. Un vēl 2 reizes uztaisīsim. Ja, šāda ir mūrča pranajāma, jeb reibona izraisošā prakse. Un pēdējā piegājienā visi mēģināsim aizturēt elpu. Ielpojam dziļi un ceļam galvu uz augšu, un acis arī. Raugamies uz augšu vai punktā starp uzacīm un aizturam elpu ar acīm vaļā. Nu, kad vairs nevarat izturēt, tad arī izelpa lēnām, galva iet uz leju un acis varās ciet. Nonākot taisnā leņķī, zodam pret grīdu, acis ir ciet, galva ir nolaista un izelpa ir noslēgusies. Paliekam ar acīm ciet, mierīgi dabiski palposim, pavērosim, kā tad mūrča pranajāma uz mums iedarbojās. Ja, jūtat vieglu introversiju, ja, tādu vieglu transa vai meditatīva dziļuma stāvokli pabeigt, varat droši turpināt meditēt, praktizēt savas prakses vai mantras vai elpas tehnikas. Un mēs pārējie liksim punktu. Šī bija mūrča pranajāma, tāda šo praktizē. Ja jums ir interese šo visu apgūt zinošu, pieredzējušu skolotāju klātbūtnē, tad lūdzu lasiet pievienoto rakstu. Mums ir gan individuālās nodarbības, gan grupu nodarbības, un ir arī klātienes nodarbības. Visu gaišu un šantī!